Sveiciens visiem jaunā podkastā. Podkasts ar nosaukumu Ceļapziņa. Ceļapziņa, tāpēc, ka mēs runāsim par satiksmes drošību Latvijā un arī ārpus Latvijas. Tie, kas brauc pa tev lēnāk, tie ir ņērgas, un tie, kas brauc ātrāk, tie ir trakie, vai ne? Ja viņš tev rāda žestus visādus, nekādā gadījumā nevajag rādīt pretī neko. Podkastu ir izveidojusi kompānija Ergo kopā ar Drošbraukšanas skolu. Un es, Jānis Vangs, būšu šī podkasta vadītājs. Tajā brīdī, kad viņš lamājās, viņš ir tā kā ļoti emocionāls. Viņš nav īsti dusmīgs. Bet viņš nav dusmīgs, un viņš pēc 20 sekundēm jau ir aizmirsis to momentu. Viņam ir citas lietas, ko par domāt. Bet mums šeit ir tā, ka pietiek viens triggers, un mēs varam runāt arī nedēļu vēl par to. Izveidojot šo te podkastu, mūsu mērķis bija izrunāt svarīgākās lietas, svarīgākās tēmas, kas notiek uz mūsu ceļiem. Statistika ir tāda, kā tā ir. Situācija ir tāda, kā tā ir, bet mēs vienmēr varam iedziļināties kaut kādās niansēs un situācijās, tās izrunāt, izanalizēt, aprunāties ar gudriem cilvēkiem, padalīties ar pieredzi. Tāpēc es domāju, ka šis materiāls, ko mēs šajā podkastā veidojam, būs noderīgs ikvienam autovadītājam un ne tikai. Un tur bija pētījums, kuru automašīnu vadītāji tad ir arī ir tie agresīvie. Tur bija ņemt vērā statistika no avārijām. Ja? Un tad paņems, mēs visi atgāžamies krēslā, ko jūs mums tērējat laiku. Protams, tie ir melnie BMW vadītāji. Izrādās, balti busiņi, darba busiņi. Esot visagresīvākie. Pirmā epizodē mēs parunāsim par agresīvu braukšanu. Es domāju, ka jebkurš autovadītājs ar to ir saskāries vienā vai otrā agresīvas braukšanas pusē. Lai saprastu, vai tā ir tehniskas dabas problēma vai psiholoģiskas dabas problēma, man šodien ir viesi. Viena no viesiem ir Baiba Sipenets-Gavare. Es domāju, ka stāstīt par to, kas ir Baiba, ir diezgan lieki. Patiesībā tiem, kas zina autovadīšanu un ir skatījušies un interesējušies par autovadīšanu kā tādu, es dzirdēju, ka es arī otra mana viesa vārds un uzvārds nebūs svešs. Tas ir Latvijas universitātes profesors Ivars Austers. Sastrīdēties ar mājiniekiem pirms sēsties pie stūres arī nav prātīga lieta. Nav Tāpēc, teiksim otrādāk, ja tu esi sastrīdējies, nesēdies pie stūres. Jā. Šodien šeit esam savākušies, lai parunātu par agresīvu braukšanu. Par agresīvu braukšanu mēs esam sākušies parunāt, tāpēc, ka agresīvu braukšanu, manuprāt, raisa daudz dažādas emocijas, nevienmēr pozitīvas, lielākajā daļā satiksmes dalībnieku, un tāpēc tas ir interesants temats. Un jūs abi divi, paldies par jūsu laiku šeit ierasties. Ļoti novērtēju un gribētu saprast jūsu viedokli arī par agresīvu braukšanu. Tāpēc man ir labie rūķi sagatavojuši diezgan daudz visu kaut ko pierakstīt. Tur man ir visādi materiāli un jautājumi, bet pagaidām mēs iesildoties parunāsim vienkārši. Es gribu uzdot vienu tādu pavisam elementāru jautājumu. Baiba, kas tavuprāt ir agresīva braukšana? Mēs visi vienojamies, lai būtu godīgi, ka mēs neesam agresīvie. Ja? Tie citi ir. Jā. Tur jau starp citu man arī statistika rāda, ka nekad neveic agresīvus manevrus 62% no aptaujātajiem. Es esmu autovadītājs ar gandrīz 30 gadu stāžu. Ja? Tūlīt būs svinēšu jubileju. Starp citu, 97. gadā es iegūtu tiesības. Bet es varu atzīties, jo tam ir noilgums, ka es pusgadu braucu bez tiesībām. Man uzdāvināja mašīnu, un man nebija tiesības, un es braucu bez tiesībām. Tā nedariet. Es pat paralēli kārtoju tiesības, un man bija ļoti bail pārkāpt noteikums. Tad es jau saknē biju ļoti bailīgi braucēji. Es braucu ļoti prātīgi, pa daudz prātīgi, un, protams, es arī piedzīvoju dažus brīžus, kad man apzina un rādīja visādus žestus un pirkstus, un es kaut kā iemācījos ar to sadzīvot. Ja? Jo es domāju, labāk es neko nepārkāpju, jo man nav papīru vispār. Ja? Man ieliks cietumā. Labāk es esmu tāda neaptēstā braucēja, nevis agresīvā braucēja. Un tad, kad es iegūtu tiesības, man ilgu laiku šis refleks vēl saglabājās. Man bija bail no policistiem. Viņš ilgi vēl dzīvo ar tevi. Bet tad, kad jau es nomierinājos, tad es sāku vērot tos pārējos satiksmes dalībniekus un es mācīju izšķirt, kurš vienkārši ir slēdzīgs un kurš vienkārši agresīvs. Viņš tāds ir. Un tad, kad es viņus atpazinu, tad es mēģināju viņus izprast. Un tad es bieži vien
sev pieķer pie domas, ka viņi patiesībā ir nelaimīgi cilvēki. Viņiem kaut kas trūks dzīvē, un viņi kompensē to agresivitātes ceļu. Nu, tad viņiem trūkst acīm redzot, viņiem trūkst mīlestības. Nu, kaut kādā veidā. Viņš nav mīlēts, viņš netiek mīlēts. Viņš tā, nu, tiksim, sublimējās un nevar novadēties nekādīgi savādāk. Viņš vienkārši tā novadējās uz tā ceļa. Un tad es iemācījos ar viņiem sadzīvot. Ja viņš tev rāda žestus visādus, nekādā gadījumā nevajag rādīt pretī neko. Tagad pēdējais, ko es daru, es vienkārši sūtu gaišus skūpstus viņiem. Vai arī smaidu un miedzu ar aci, viņi apjūk. Viņi noteikti, viņi gaidīja citu reakciju, jo, protams, agresīvs cilvēks, viņš gaida, lai viņam pretī dot agresiju. Un tad viņš tā kā jūtās labāk. Bet es mēģinu to otru ceļu. Ja, tur interesanti ir vērot, kā viņi veidzas. Bet tad mana īsā atbilde uz to, tie ir nelaimīgi cilvēki. Okay. Tad agresīva braukšana ir nelaimīga cilvēka. Es tev varu īstenībā absolūti piekrist. Mans novērojums ir līdzīgs. Patiesībā nevis novērojums, bet mana praksa ir tāda, ka tad, kad es redzu šo te agresiju, tad pirmais, kas man nāk prātā, ir tad viņam iet sliktāk nekā man. Un tas man kaut kā absolūti vairs nerezonē ar mani, un es tā kā nepavelkos tai agresijai līdzi. Ivar, kas ir agresīva braukšana? Pastāst no akadēmiskās puses. Nu, labi, tad tas ir frustrācija ceļā uz mērķi, kur nevar labāku risinājumu atrast. Nu, labi, bet īstenībā jau es domāju, ka tur ir šī lieta, vai ne, ka tagad viens ļautiņš nevar sasniegt savu mērķi. Nu, to mēs visi nevaram, bet jautājums ir, kāpēc tiek izvēlēts tāds risinājums, kurš plašāk skatot nemaz nav racionāls un kurš nepalīdz to mērķi sasniegt. Ja? Jo ideālā gadījumā būtu tā, ka tu ņem vērā visu satiksmes dalībnieku vajadzības, un jūs kaut kā sabalansējat. Teiksim, vecais stāsts, vai ne, ka tagad kāds sāk taisīt agresīvu apdzīšanu uz pilnas, bet ne pārpilnas šosejas, vienkārši pārstāt gadās un tu uztaisi sastrēgumu, vai ne? Labs piemērs ir, teiksim, braukt pa Tallinas šoseju uz Rīgas pusi, un tā pēkšņi pie Saulkrastiem sākas sastrēgums. No kurienes? Ja viss mierīgi čubināt, nekas nebūtu, ja? Bet to sastrēgumu rada tas, ka tagad kāds sāk, tur bezjēdzīgi viņiem šķiet, ka tagad pabraukšu 2 mašīnām priekšā, vai ne? Un saraustot satiksmi, uzreiz izveidojas sastrēgumu. Plaši skatoties, tā ir agresīva braukšana. Tajā brīdī skaidrs, ka tas vadītājs to nedefinē. Ja? Tie iemesli var būt visdažādākie, sākot no jauna puiša testosterona līmeņa, kurš tajā brīdī ir baigi uzlēcis, vai ne, un skaidrs, ka tur tā seksualitāte un agresivitāte faktiski var iet roku rokā, vai ne, vērts lieta. Vai arī tagad vienam šķiet, ka viņam pienāks vairāk, tāds varas trepītas diferenciāls, vai ne? Kā tad es ar šitādu mašīnu nav pieklājīgi braukt vienā tajā rindiņā plūsmā ar pārējiem. Jā. Man pienāks, vēl aizvien tāds var saprast. Jā, un tie iemesli var būt visdažādākie, vai ne? Bet rezultāts ir tāds, ka tas rada vai agresijas ķēdi, citi sāk uzvesties līdzīgi, jo faktiski jau, ja tu nebrauc vienā plūsmā, vienā gaitā ar citiem, tad ir 2 iespējas, vai ne? Tie, kas brauc pa tev lēnāk, tie ir ņērgas, un tie, kas brauc ātrāk, tie ir trakie, vai ne? Jā. Tā, bet abi divi tev sāk kaitināt, vai ne? Un, principā ir, ja tu neiemācies rīkoties kaut kā puslīdz saprātīgi, tā kā Baiba tagad saka, vai ne, stāsta, tad, gribot, negribot, tas kaut kādu ķēdīti raisīs uz ceļa. Ja? Jautājums droši vien, kas tev tālāk ir tajā rūķīšu sarakstā sagatavots. Jā, tur droši vien būs arī jautājums, ko ar to visu darīt. Un ir jau, protams, atsevišķs recepts, vai ne? Bet, īsi sakot, agresīva autovadīšana ir tā, kas pazemina to kopējo satiksmes efektivitāti. Protams, ka tur reizēm ir grūti nošķirt, kas ir riskanti un kas ir agresīva, un tas ļoti bieži iet roku rokā, vai ne? Riskanta kā likums būs agresīva plašākā nozīmē, un agresīva arī būs
droši vien riskanta vairumā gadījumu. Jautājums, ko dara? Ja tu parādi, teiksim, tur video pirkstu, tas pats par sevi neraisīs ļoti to riska līmeni. Vai ne? Tā es to domāju, bet no otras puses jau otrs satrakojās un tur sāk arī visādas kaut kādas dīvainības darīt. Tas raisīs to, paaugstinās to riska līmeni. Es esmu bijusi blakus autovadītājam, kuru mēs tagad jau pilnīgi droši varam definēt kā agresīvo. Viņš man patiesībā ir draugs. Bet es izvairos ar viņu braukt kopā. Bet viņš to zina, ka viņš tā dara? Es domāju, ka viņš nojauš. Viņam daudz labi īpašība, bet šī ir tā, kas ir traka. Kaut kāds varbūt tās agresijas dzirna, viņš tā kā kāmīts skrien, lai viņš kaut ko varētu darīt un uzlādēt atmātu. Dzerās pakaļ un grib pārmācīt, vai dieniņ, cik tā ir bezpalīdzīga sajūta īstenībā. Tu sēdi blakus, žēl īdi. Tu kā saka, nevajag. Bet kaut ko vajag teikt, jā. Mums tā ir tāda tagad. Bet neņem galvā? Tur ir galvenais panākt un pārmācīt. Tu klusē, tu sēdi. Un tu vēl esi blakus tam notikumam. Kā tu gribi tam cilvēkam, kuram viņš tos visus velta vārdus un žestus ar acīm savu būtību teikt, ka tas ir viņš, tā ir ļoti slikta sajūta. Bet tas bija šis ļoti labs moments. Bet mēs sākām mācīt, Jānis ar tur piedalījās ar Latvijas valsts ejiem kopā. Tas ir tikai šogad. Tas ir šogad, jā. Tas jau ir kādu. Bet labāk šogad nekā Nē, es jau sen viņam nesēžu blakus. Bet tur ir stāsts par to, ka vajag pamācīt, ka nevajag ciesties. Nē, tur speciālistam darbs ir. Bet tas stāsts ir par to, ka katrs ir mazliet speciālists. Tas tā kā pedagogs, ārsts un tā. Viena laba lieta. Viena laba lieta tajā visā ir. Es savām meitām, man meitas taču divas. Ja? Un, ja ir tāds teiciens, ja tu gribi, piemēram, ar to cilvēku precēties, aizē ar viņu pārgājienā vai ir laivu braucienā. Vēlams uz nedēļu. Jo uz 2 dienām cilvēks māk saņemties. Var saņemties. Jā, tur kaut kā nedēļa, tas ir vislabāk kaut kā karaļu taka. Tur labi, visus parādīs, kas ir kas. Un vēl es saku, pavērojiet, kā viņš uzvedās automašīnā. Tiešām, kā viņš uzvedās. Pasēdiet blakus tam cilvēkam, ja viņam ir tiesības, protams, un ja viņš māk. Tas arī ļoti daudz ko stāst par cilvēku. Ja nebūs tiesības, viņš vienkārši izliksies par labāku. Tas mans gadījums. Vienkārši turists drusiņi. Bet, un tad man vecākā meita atzinās, ka patiesībā viņai bija attiecības vien puisi, kurš laiku bija līdz zēns un vispār tāds izskatījās pilnīgi adekvāts un tāds, bet viņam teica, nē, tā kā viņš uzvedās uz ceļa, tas bija pilnīgi nepieņemami. Viņai visu laiku bija paniskas bailes par savu dzīvību, viņai bija kauns, un tas bija viens no iemesliem, kāpēc viņa pārtrauca, tur droši vien vēl kaut kas bija apakšā. Bet šis bija tas, ko viņa man pateica, ka viņš ir pilnīgi neadekvāts uz ceļa. Jā, tas, ko Ivars arī pieminēja par to, ka mēs esam pacēluši šo tēmu par blakus sēdētāju, kurš ir kaut kādā ziņā arī līdzatbildīgs vai vismaz var kaut kādā veidā ietekmēt lietas. Mēs nerunājam par gadījumiem, kad tiešām cilvēks ir absolūti neadekvātā, tā, ka tu tur var bļaut vai nebļaut un viņš neko ne, bet lielākoties tas arī ir, teiksim, tā gājis kaut kādu laiku. Respektīvi, tā nebija viena reize, kad tu iekāpi pie viņa un nokonstatēji, ka viņš brauc agresīvi. Tu un ja tu pirmajā reizē ļauj, otrajā reizē vēl ļauj, un tikai kaut kādā 10. sāc par to runāt, varbūt viņš to arī neņems vērā. Ja? Bet, ja tu, respektīvi, tas ir jācer saknītē faktiski. Tieši tā, tas, ko Jānis saka, es gribēju paturpināt par to priekšstatu, kāds tev ir, jo tu jau vari tur pusauģu gados būt iemācījies vadīt auto, un jums tajā grupiņā visiem tas šķiet ļoti labi un ļoti pieņemami, ja? Bet kaut kādā brīdī ir jāsaprot, ka tas nav labi, tas nav normāli, ja? Ka tās sociālās normas ir bišķīt savādāks. Ja? Un vienkārši jācer pašā sākumā. Un ja neviens to nepateiks, tad tā var nodzīvot līdz sirmam vecumam, vai ne? Tā ir normāli, kurš normāls cilvēks tā nebrauc. Ja? Un es pat negribētu teikt vīrietis, jo, labi, droši vien biežāk tas attiecas uz vīriešiem, bet ir arī ļoti agresīvas sievietes reiz pareizai, kas brauc. Sveiciens tai dāmai, kas ar Volvo XC70 pa krasta ielu kaut kādu laiku jau apakaļ brauca aiz manīm un sarkanu seju bauroja man virsū. Es atpakaļ skats pogulī redzēju.
Man liekas, ka tur, nezinu, uzsprāgs tas cilvēks vienkārši. Un es skatos, domāju, cik tev ļoti ir slikti. Bet vispār nevajag riskēt pēkšņi, zin, tā kā šitajā vienā Monty Python filmā, vai ne, tur ir uztaisīts tā, ka Klīsis ir viesmīlis, un kas bija tas restorāna apmeklētājs, kurš baigi pārēdies tā, viņš tur ēd. Un tad tagad vēl mazu gabaliņu viņi pierunā Klīsis, un viņš apēd, un tā pēkšņi Vent. Spaini kungam. Tad viņš nepaspēja uzsprāgst. Un viss, vai ne? Un viss tur ir pilns ar zarnām, vēmekļiem un muskuļu gabalē. Var sakot, kaut kas tāds varētu būt. Nē, tur tajā gadījumā, tad, kad tu redzi, ka no aizmugures tev tā ritīgi tā kā dusmīgi kāds kaut ko tur velti tev, tu jau neko īsti baigi izdarīt nevar. Tu vienkārši turpini braukt un Bet īstenībā tas nav viegli. Tas nav viegli īstenībā. Zini, kā ir? Man liekas, ka tas ir treniņš. Tas ir treniņš, tieši tā precīzi. Jo sākumā pilnīgi noteikti tas nav viegli, bet ar laiku tu kaut kā pilnīgi tā kā iemācies normāli to. Tas ir vienkārši pieraduma jautājums, man liekas. Es sev vienkārši daru līdzīgi kā baipsaktam cilvēkam ir sūdīgi. Ja, viņam nav labi šodien. Tam ir kaut kāds iemesls, bet... Kuru es nezinu, un es negribu zināt. Un es vienkārši viss izpūšu gaisu un mierīgi čubinu. Neliekos nezinu. Pat nestos spogulī, lai neietekmētos. Tās jaunās tehnoloģijas mašīnās droši vien būs kaut kāds ar laiku. Ir jau tāds, kad sajūtu alkohola smaržu un tad viņi neieslēdzās. Tāds, un arī tāds, kas vienkārši tev to nogurumu pēc sejas lasa un tā tālāk. Taču, Es atvaļojos, tur tāds bija vai divi. Viņš bija traks īstenībā. Skaties uz ceļu. Viņš ļoti labi agresīvi automašīna. Viņš visu laiku man... Es nedrīkstēju vispār ne pa labi, ne pa kreisi skatīties. Viņš visu laiku kontrolē man to tur. Bet noteikti, ka būs nākamās tehnoloģijas, nākamā paudzē būs tāds, ka viņš sajūt, ka tev ir slikti, viņš neļaus tev braukt. Viņš sapratīs tavu to sakāpinātību, to adrenalīnu līmeni. Sāk spēlēt kādu mierīgu mūziku salonā. Kas sakrājās? Nē, vienkārši bišķīt ierobežos tajā dzinēju vai motoru jaudā, vai ne, un nevarēs pātrināt. Smagāk. Jā. Ļoti gribētos, lai tā būtu. Nē, godīgi sakot, ir jau arī šobrīd ir automašīnas, man liekas, ka liela daļa jau no mūsdienu automašīnām ir tās, kuras lasa, vai tu neesi aizmidzis pie stūres. Jā. Un tad tā funkcija ir apmēram tāda, ka sākumā viņi tev mēģina pamodināt, vai tā ir bremzēšana vai signāli, un ja viņi saprot, ka nekas nemostās, tad ir avārijas apstāšanās ceļa malā. Viņš pats nobrauc. Viņš pats nobrauc. Un patiesībā tā ir laba tēma, kad ja automašīnas sajūt, ka tu esi palicis dusmīgs, agresīvs vai sazina kāds vēl, viņi vienkārši paņem, vienkārši nobrauc malā. Es domāju, ka mēs esam ceļā, jo viss sākās ar futurismu. Ja viss nezinīts uz mēnesi, tur viss jau uzrakstīts. Mēs esam tālāk par futurismu, jo īstenībā tas ir tās, pie kā mēs arī tagad strādājam. Ja Jānis tur ir iesaistīts visā tajā pasākumā, ka mēs liksim kopā to objektīvo braukšanas musturu, to, kā cilvēks brauc, ar viņu fizioloģijas datiem. Ja? Un tad mēs varēsim saprast, vai viņš brauc kā lubraks, tāpēc, ka viņš vienkārši brauc kā lubraks, vai tāpēc, ka viņš tajā brīdī ir emocionāli uzkairināts, ja? un viņā ir šī agresivitātes deva, vai ne? Un tad mēs šīs lietiņas varēsim kaut kā salikt kopā. Runājot par agresīvu braukšanu, tā noteikti nav darbība, kas var tikt izdarīta nemanot, jo, kā jau arī ceļu satiksmes noteikumos ir teikts, tad agresīva braukšana ir bieži vien vairāku ceļu satiksmes noteikumu pārkāpums, arī traucējot citiem ceļu satiksmes dalībniekiem, un tas noteikti nenotiek nejauši. Apdrošināšanā agresīva braukšana. Tas var būt arī būtisks ātruma pārkāpums, ja tā ir vairāk kārtēja ātruma pārkāpšana un traucējot citu ceļu satiksmes dalībnieku. Drošību uz ceļa un satiksmes plūsmu arī tiks uzskatīta par agresīvu braukšanu. Kā konkrētu piemēru agresīvai braukšanai mūsu apdrošinātāja praksē varam minēt pat negadījumu uz Kansas ielas, kur tika būtiski pārsniegts atļautais braukšanas ātrums, apdraudēta citu ceļu satiksmes dalībnieku drošība, bojāta ceļa infrastruktūra un, protams, arī rezultātā ir nopietni sasista pati automašīna. Un pilsētas vidē tā ir agresīva braukšana. Ir jārēķinās, ka veicot agresīvu braukšanu, to pašu būtisko ātrumu pārsniegšanu, tas var ietekmēt arī apdrošināšanas atlīdzību. Protams, galvenais, runājot par agresīvu braukšanu, ir ne jau baidīties no soda vai kādām citām sankcijām, bet rūpēties pašiem gan par savu drošību, gan arī citu ceļu satiksmes dalībnieku drošību, jo agresīva braukšana to būtiski apdraud.
tāpēc esam uz ceļa pieklājīgi, ieturēti un izvēlamies drošu braukšanu gan sev, gan citiem. Bet tur ir kaut kāda statistika, kas ir tie agresīvie braucēji, cik viņi ir veci, ar kādām automašīnām viņi brauc. Mēs varētu uzzīmēt to agresīvā cilvēku tēlu. Man te ir viens tāds teikums, kur ir rakstīts, ka uz savu ieradumu agresīvu braukt biežāk norāda vīrieši nekā sievietes. 43% ir vīrieši pret 32 sieviešu procentiem. Tagad nesanāk kopā 100, es nezinu, kas ir tie pārējie, bet nav svarīgi. Katrā ziņā regulāri agresīvu braukšanu visvairāk tomēr ir vīriešu respondentiem starp 40 un 49 gadiem, bet ir arī tie, kas ir starp 30 un 30. Respektīvi, starp 30 jau un 50. neiet tiem dzīvē. Bet šis īstenībā... Tikko sāka neiet, un tie, kuriem jau ilgi neiet. Bet šis ir jautājums, kurš tikai daļai ir noskaidrojams aptaujas ceļā, vai ne? Nu, te es gribu protams, te ir tikai pastāstīt. 5%, kas ir pateikuši, ka viņi tiešām regulāri brauc agresīvi. Visu cieņu cilvēkiem, ka viņi ir godīgi, protams. Bet iespējams, ka vai viņi viņiem brauc tiešām ir pilnīgi vienalga. ka viņi brauc jēdzīgi, viņi vienkārši godīgi pasaka. Ja, jo redz, kas ir. Mums bija te pirms dažiem gadiem viens pētījums par to, kur mēs skatījāmies, kā cilvēki uzvedas riskanti pie dzelzceļiem, es saku plašā nozīmē, nu, teiksim, pie tām pārējām, kur iet pāri, vai tur slaistās ar austiņām ausīs, nu, kas ir ļoti riskants pasākums un tā. Un kas sanāca? Tā, mēs viņiem prasījām, jūs to darat? Nu jā, daram reizēm. Bet kā ir citiem? Cik bieži jūs redzējuši, ka citi dara? Nu, citi dara neslīdzinām biežāk. Ja? Un tā kā mums bija dati no reprezentatīvas izlases, mēs varējām salīdzināt šīs te abas datu kopas. Vajadzētu sanākt, ka būtu puslīdz vienādi, ka tur nebūtu īpaši atšķirības. Nu jā, citi dara sliktāk, vai ne? Un es domāju, ka šeit ir līdzīgi. Ja? Jā, ka dažreiz jā, un citi ir vēl trakāk. Un kas bija visinteresantākais tajā mūsu pētījumā, ka jo riskantāks tas uzvedības modelis, veids, jo citi to dara vairāk nekā es. Tas tāds attaisnojums. Ja? Nu, es jau izdaru kaut ko stulbu, kaut ko neiedzīgu, bet pasties uz citiem. Vai ne? Mēs dzīvojam tādā valstī, tādā zemē, vai ne? Nu, šeit jau savādāk. Bet nevar, tas nav no geogrāfijas arī bišķiņa atkarīgs, jo, piemēram, es nesen biju... Tu vienkārši vārds, tas bija mans nākamais jautājums. Jo, es aizbraucu uz Dāniju ar izrādi, un man tur uzņēma latvieši. Un man vadā latviešu sieviete, kura saka, ka viņa vispār autovadītāja apliecību iegūda Dānijā un brauc tikai Dānijā. Un Latvijā viņi vispār nesēžās pie stūres. Es viņai jautāju, kāpēc. Viņa saka, tu nevari iedomāties to atšķirību, to uzvedības atšķirību, to uzvedības modeli atšķirību. Latvijas autovadītājs un Dānijas autovadītājs. Un viņa saka, es pat nevaru izskaidrot, dabā nav tāda lieta, kur es varētu tas ir tā kā zaļo ar platu salīdzināt. Nevaru. bet tur uzreiz ir divas lietas vismaz. Es nezinu, ko Dānijā māca. Es zinu pa Zviedriju. Es esmu savu laiku ļoti bieži un ļoti daudz uzturējies Zviedrijā. Un viens no maniem labiem paziņām tajā laikā kārtoja tiesības Zviedrijā, jo viņam ar Latvijā nebija, un viņam vajadzēja. Un viņš stāstīja par vienu lietu, ko viņiem atkārto katrā nodarbībā. Tagad jūs mācāties, lai iegūtu tiesības vadīt ļoti bīstamu ieroci. Viņam tas, protams, no sākuma šķiet ļoti amizanti un tā, vai ne, bija par ko pazoboties. Tā ir viena lieta, to tev visu laiku saka. Iepotē no paša sākuma. Jā, autoapliecība kā šaujam ieroči apliecība. Tieši tā. Faktiski tā arī ir. Varbūt vēl spēcīgāk un riskantāk. Otra lieta, kas tur notiek Ziemeļvalstīs, cilvēki pieskata viens otru, jo saprot, ka visiem būs labāk, ja visi ievēros. Ja? Tur ir tas. Skaidrs, ka ne jau tur pēc personības īpašībām vai tur pēc hormonālās struktūras cilvēki ir atšķirīgi, vai ne? Bet cilvēki domā, ko es šeit daru kontekstā ar citiem, vai ne? Ka tur ir vajadzīga tā uzvedības salāgotība. Ja? Ne jau pavēlt Ziemeļvalstīs sapulci nebeidz, kamēr visi nav konsensuālo vienošanos atraduši. No ārpuses tas var šķist ļoti kaitinoši, bet tur ir tas stāsts, ka visiem ir jābūt daudz maz apmierinātiem. Vai ne? Mēs nevaram tagad no varas pozīcijām pateikt, nē, es tā teicu, es esmu priekšnieks, tagad visu, vai ne, visu tā darīs. Vai ne? Rezultātā daļa būs baigi neapmierinātie. Vai ne? Un tad runā tik ilgi, kas no ārpuses var šķist pilnīgi bezjēdzīgi un stulbi, ka pie tā risinājuma ir jānonāk. Un skaidrs, ka ir tas teiciens, mēs braucam, kā mēs dzīvojam. Ja? We drive as we live. Primārs stāsts ir par kultūru. Ja? Ka ir kaut kādi kultūras fenomeni, kuri izpaudīsies
gan uz lielceļa, gan darba vietā, gan ģimenē, gan nodokļu maksāšanas vēlmē. Visur vai ne, kaut kas līdzīgs būs. Ja? Divas lietas par šo tēmu runājot. Man vienmēr ir tas stāsts, ka es saku, es mīlu pabraukt, paceļot kaut kur pa Eiropu ar automobīļu. Parasti. Un tad ir tas lielais stāsts, tāds, kad tu aizbrauc kaut kur uz Rietumu Eiropu. Tu esi izbraucis tur Austriju, Šveici, kur arī ir ļoti lieliski saorganizēta satiksme un ļoti atbildīgi autovadītāji. Tad tu brauc atpakaļ uz Latviju. Un tu tā kā mēreni ieeji tajā Latvijas lietā iekšā, tāpēc, ka tu brauc ar Poliju, kur jau ir jau gandrīz tā kā pie mums. Tad tu iebrauc Lietuvā, kur ir gandrīz pavisam tā kā pie mums, un tad tu iebrauc Latvijā. Un tu tā kā mēreni ieeji apakaļ tajā ritmā, kā bija. Un tad tu, piemēram, iekāp prāmī un aizlaid uz Zviedriju. Tu pabrauc vairākas dienas Zviedrijā, un tad tu, piemēram, pa nakti, tu esi apakaļ Latvijā. Respektīvi, tev nav tā pārēja caur Poliju un Lietuvu. Tu vienkārši tev uzreiz iemet apakaļ Latvijā. Un pat man ir gadu vēlāk, es esmu nolicis tiesības, vadīt apliecību kā tu. Līdz ar to arī drīz svētki. Un pat man ir tā, ka, kas te notiek. Pat pēc pāris dienām Zviedrijā. It sevišķi, ka tur ir vēl arī tas, ka tur pat fotoradari fiksē attālumu starp mašīnām, tad distanci, ko tu ievēro, ja tu pārāk tuvu brauc, tad arī par to tev var nosodīt, fotoradars un tā. Bet kā tur bija tas stāsts, ka latvieši jau ir iemanījušies, ka vajag pārbraukt uz otru joslu? Jā, tas bija par ātrumu radariem, ka ķer tikai tajā joslā. Un, ka tur, bet par attālumu jau var laikam tas pats, ne? Es pieļauju, ka varbūt arī tas, jā. Katrā ziņā tas ir tas stāsts. Un otrs stāsts ir par to mentalitāti kā tādu arī, jo Itālijā brauc. Un, ja mēs runājam, tā arī viena no tēmām, kas būs mums arī nākamajā raidījumā, visdrīzākais, ka vienā no raidījumiem mēs pilnīgi noteikti runāsim par apdzīšanām. Ja? Šobrīd par agresīvu braukšanu vairāk pieturēsimies apdzīšanām. Tā ir ļoti plaša liela tēma. Bet par apdzīšanām mēs vienmēr runājam par tiem, kas brauc lēnāk nekā atļautais ātrums. Neiekļaujās plūsmā, vai tur ir krietni lēnāk nekā vajadzētu būt. Itālijā tādu, it sevišķi provincēs, ir ļoti samērā daudz, jo tur ir tiešām pensionāri, kuri tur vienkārši brauc. Viņam ir tur to reizi nedēļā kaut kur jāaizbrauc. Un 70. gadu 500. Fiat nemaz ātrāk arī ne. Jā, precīzi, ar kaut kādu tur maziņu Fiatiņu. Viņš tur, piemēram, tur, kur ir atļauts 90, viņš brauc 40. Un ir tikai viena josla katrā virzienā. Pieņemsim. Un tas, ko es tur pamanīju, bija tas, ka tas traucē. Jā, tas sit ārā no ritma. Bet neviens par to nedusmojās. Nav. Labi, Itāļiem ir pavisam cita vispār tēma. Es domāju, gan ir cits lietas, par ko dusmoties. Slikts vīns, slikta pica un vispār vīno gražu šogad galīgi nav. Kas ir vēl interesanti, piemēram, es viņu saucu par Itālijas Indiju. Tas ir Neapola un tas Neapolas reģions. Viņiem tur tā satiksme, vistrakākā, kas tur vispār apkārt var būt, ap Neapolu. Tur ir vienkārši reāli Indija ir faktiski. Tur ir izdzīvošanas jautājums. Tur pat mēs nevienmēr esam pietiekami advancēti, lai izdzīvotu tajā satiksmē. Bet kas ir interesanti, ka viņi visi, tas, ko es atceros vai ko es salīdzinu, ir tas, ka tajā brīdī, kad viņš lamājās, viņš ir ļoti emocionāls. Viņš nav īsti dusmīgs. Bet viņš nav dusmīgs. Un viņš pēc 20 sekundēm jau ir aizmirsis to momentu. Viņam ir citas lietas, ko par domāt. Bet mums šeit ir tā, ka pietiek viens triggers. Un mēs varam runāt arī nedēļu vēl par to. Un vispār viņam ir tā teikt pulss vai ne uz 120 vēl 3 dienas. Vai ne? Viņš atcerās, kas tur bija. Nemākam atzīst. Jā, kas tas ir? Tev noteikti varbūt ir kaut kāds varbūt izskaidrojums. Nevajadzētu neko teikt, vai ne? Tagad prasa, lai uzreiz viss izskaidrot. Es domāju, ka mums ir Itālijā, es neesmu Itālijā, varbūt aizbraucu, bet man nav tik liela pieredze. Man šeit trakākā vieta, kur es braucu, ir Tunisija. Un tur visu laiku viss pīpina, viss it kā dara to, ko nevajag. Bet tur nav tās dusmas, tur nav tās agresivitātes, vai ne visā tajā pasākumā. Un arī kaut kā viss tur tā kustība notiek un tā. Un es īrēju mašīnu, domāju, vai es tiešām šeit varēšu pabraukt. Es varēju ļoti normāli, jo kaut kā tevi ņem vērā. Un man šeit, ka tā atšķirība tur ir vairāk teatrāla. Tā nozīmē, ka, ja tagad viens tur baigi lamājās, tas ir vairāk tāds teatrāls elements visā tajā pasākumā, vai ne? Lai dabūtu galvenā ceļa vienkārši. Kā es šeit nepašķendēšos vienalga? Neturēšu to ļaunumu sevī, vai ne? Un vienkārši tas ir jāizrunā un tādā veidā tur kaut kādā
Mūsu mentalitāte ir tāda, ja mēs esam dusmīgi, tad mēs lēni atdziestam. Ja? Tā ir mentalitāte, tā kā kultūras atskaites punkts. Ne jau, ka mēs tur fizioloģiski būtu tik šausmīgi atšķirīgi no itāļiem. Jautājums ir par kādiem uzvedības paterniem, uzvedības musturiem, kas mums ir iemācīti no bērnības. Viņi redzējuši, ka tagad tur tēvs un māte braucot pie stūres, ritīgi izlamājas, un pēc tam ir atkal pilnīgi cits cilvēks. Un tas ir vairāk kā tāds, nezinu, tur dzejolīšu noskaitīšana pie stūres. Tikai bišķīt ar dažiem lamvārdiem. Bet tad tā arī cilvēki tiek vaļā no visu tā. Bet kas tur otra lieta man šeit ir, ka tur tomēr ņem vērā to, ka ja mēs visi tagad puslīdz kaut kā turēsim sev grožos, tad ir mazāk varbūtība nonākt cēsasums negadījumā, nedodies vēl smagā cēsasums negadījumā. Vai ne? Teiksim, viss tā pīpināšana Dienvidu valstīs jau arī ir. Viņi jau reti, kad ir agresivitātes izrādīšana, viņi parasti ir vienkārši parādīšana. Vai tu man pamanīji, šeit esmu vai ne? Vai, teiksim, braukšana pa kalnu ceļiem, ka pirms pagrieziena uzpīpinu. Un uzpīpinu tāpēc... Neredzams pagrieziens, lai otrs dzirdētu, kad es šeit braucu. Ja? Un tas kaut kā droši vien ir uz pilsētām ir pārnās. Tas tā drošības pēc, vai es esmu pamanīts, vai ne? Jā, tas varētu būt arī, jo mēs bieži vien arī šeit Latvijā braucot satiksmē nepamanam ļoti daudz lietas, kuras tu vari īstenībā izpētīt vai saprast tikai tad, kad tu esi pabrauc pa kādiem kalnu serpentīniem, kuru mums šeit vienkārši nav. Mums nav tādas kultūras, mums nav lielo autobāņu kultūras kaut kāds, kā vispār to braukt, ja? Un izmantot tajā pašā laikā, nezinu, tur uz autobāņa, kad ir sastrēgums, tad kāpēc starp divām joslām tā kā visi pavalkās tā kā uz maliņu tā, lai neatliekamā medicīniskā palīdzība vai tur policija var izskatīt tam sastrēgumam cauri, ja ir vajadzīgs, jo, ja ir sastrēgums, tas nozīmē, ka priekšā būtu kaut kas ir gadījies. Ja no aizmugures brauks tas transports līdz viņam kaut kā tur ir jātiek, lai ātrāk arī to sastrēgumu novākt, ja? Un tāpēc visi smuki. Un tagad viens no Latvijas atbrauc, reku, te ir, kāds muļķis tādi nebrauc šeit, vai ne? Un pat taisno tur cauri. Jā. Precīzi, jā. Otra lieta, kas ir, ko mēs jau arī nedaudz pieskārāmies, tas, ko tu teici, ka tu brauc tā, kā tu dzīvo, ja? Vai kā tu tur bija tas teiciens. Man ir tāda arī... Es teicu mēs, un ir svarīgi teikt mēs, jo tā ir vairāk tāda kultūras dimensija. Kā cilvēkiem ir vienošanās, vai ne? Okay, paldies, ka tas nebija nejauši, tāpēc protams, ka tur ir kaut kāda saistība. Protams, ka cilvēkam ir kaut kāda personības īpašību kopumi vai ne, kas noteiks, kā tu uzvedies dažādās vietās, bet šeit es vairāk domāju par to kultūras līmeņu, par normām, par vērtībām. Jā, bet es domāju, ka sasaucās tā agresīvā braukšana un tā satiksme, kas mūsu uz ielām notiek. Man liekas, ka tā sasaucās ar, protams, ar mūsu to psihoemocionālo ekonomisko stāvokli un tā tālāk. Jo es pavisam nesen biju Šveicē. Pabraucu arī ar automobili pa Šveici un zinot, ka tur faktiski dzīvo ļoti situēti cilvēki, un ceļš tur ap Cīrihi, tur tajā reģionā, ja, un tur neviens tā kā baigi nemēģina nosisties. Vai kādam salamāt virsū, vai vēl kaut kas. Kas tur ir? Bet zini, kas ir? Iespējams arī tas, man šķiet, ka šī savstarpējā pieskatīšanas kultūra Šveicē ir ļoti spēcīga. Labā nozīmē. Ja? Tā nav, dažreiz saka. Nē, pie mums tā ir stučīšana. Pie mums tā ir stučīšana. Ja pirms ir jebkas vai ne, vienkārši tā politiskās pieskatīšanas rīcība ir tagad pārnēsta pilnīgi uz citurienu, vai ne? Un nav jebkura sabiedrības labā kaut kāda ziņošana, stucīšana. Pasaka Dievs, vai ne? Tad tur tagad viens pļēgurs sit no savu ģimeni, un es neziņošu policijai, tā būs stucīšana, paņem kaut kāds ekstrēms variants, vai ne? Un tas pats attiecas arī par kaut kādiem ārprātīgiem autovadītājiem, par kuriem ir jāziņo, vai ne? Jo uz ielas kaut ko tādu redz. Man šķiet, ka ir viena lieta, kur mēs atšķiramies kultūras nozīmē, un tas reizēm var iet roku rokā ar agresīvu uzvedību. Tad stāsts par to, kas vērtību nozīmē sabiedrībā ir svarīgs. Ja? Un viena no tādām vērtību dimensijām Eiropas līmenī, mums bija Eiropas dati, bet es domāju, tas visur pasaulē, ir vajadzība pēc varas. Tas ir spēt ietekmēt citu cilvēku uzvedību rīcību, pie viena nodemonstrējot savu pārākumu. Vai ne? Un tas visās tajās valstīs, un tās kā likums ir postkomunismu zemes, kur kaut kādu laiku tā varas dimensija bija absolūti novārtā, tu nevarēji parādīt, ka tev ir resursi, vai ne, ka tu vari kaut ko iespaidot. Tā kļuva ļoti, ļoti nozīmīga. Vai ne? Un viens no primitīvākiem veidiem, kā to darīt, ir
iegādāties ļoti izlacošu auto un atbilstoši uzvesties. Pat, ja tu neesi iegādājies to ļoti viegli pamanāmo auto, tu vari ar savu uzvedību parādīt, kurš šeit ir īstais. Vai ne? No tādu puslīdz jaudīgu mašīnu tev vajag, un tu jau vari sākt jau piekopt šo te varas... Mēģināt pārmācīt citus. Jā, pārmācīt citus. Un tur ir visai tieši sakarība, jā, ar satiksmes drošību. Jā. Tā kā, šādā veidā mēs varam domāt par tām stabilajām, turīgajām zemēm, kur tas nav tik svarīgi. Īstenībā tie turīgākie cilvēki, nemaz redzot, bieži vien nepateiks. Viņi grib mierīgi, klusi dzīvot. Ja runā par Šveici, tad IKEA īpašnieks līdz mūža beigām brauc ar 200 Volvo, vai ne, kuram bija vismaz kā 40 vai 50 gadi, vai ne? Tā, tur jābūt. Jā, bet viņam es godīgi sakot, tad, kad es iegādājos savu Cupra Bornu, man atļāvās viens, es neteikšu, kur viņš strādā, bet labi, lai būtu, viņš ar automašīnām saistīts cilvēks pateica, ka viņš man tiešām pateica, ka manam statusam nepiestāv šī mašīna. Jā. Es aizdomāju, kas ir status? Ar ko vajadzētu braukt universitātes profesoram? Teiksim, man ir ar vecu golfu. Okay, paldies, es domāju. Man apmēram tā arī ir. Jā. Man ir tā kā diezgan vecs Toyota Corolla. Jums ir intelekts, jūs ar to spīdat. Lūdzu, jums ar to ir jā. Tas cilvēks izdomāja, ka man ir, droši vien, es nepietiekoši labi savu darbu daru, tad man tas pašapziņa jāpagarina ar to spožu auto, acīm redzot. Jā. Zini kā, man ir tā, es vispār par šo nevaru neko teikt, tāpēc, ka man bieži vien draugi saukā par šito te ēdienu piegādātāju, tāpēc, ka es reizēm braucu ar tādām mašīnām, kuras tiešām izmanto vairāk, tā kā servisos, kur piegādā piegādā ēdienu, vai ne, uz kaut kādām lietām, un man tas nesagādā nekādas problēmas vai kompleksus par to visu, bet ir skaidrs, ka es tajā pašā laikā es pilnīgi ļoti labi izbaudu un novērtēju foršu, jaunu, skaistu, ērtu automobīlu un braucu un kaifoju no tā. Ja? Bet tas vairāk ir par ērtību un par to, kā tu jūties tajā brīdī. Nevis... Bet šeit ir viena lieta, vai ne? Ir viens burvīgs pētījums. Es tad biju aizmirsis par viņu seminārās lekcijās citējis. Man kādreiz bija ļoti mīļš. Tas bija viens no pētījumiem, kur 2002. gadu, saprotiet, diezgan sen jau, Nobel prēmijas ieguvējiem Daniels Kahnemans bija piedalījies. Un tā doma bija tāda, viņš to sauc par fokusēšanās ilūziju, ka tu paņem nepareizos atskaites punktus un, teiksim, viņš prasīja, viņi tā bija pētnieku kopa, viņi prasīja gan studentiem, gan autovadītājiem, no kura auto tu gūsi pozitīvas emocijas, cik lielā mērā, nevar prasīt uzreiz vairāk, ja tur pa vienam prasīja. Tur bija Ford Escort, Honda Accord tajā laikā bija, es nezinu, vai jau tāda pastāv, un 500. sērijas BMW. Protams, 500. sērijas BMW bija absolūti pirmā vietā, absolūtais līderis. Bet pēc tam, ko viņi darīja, viņi vienkārši piesēdās blakus šo 3 automašīnu marku vadītājiem, kuriem tas reāli bija, un izmērīja, kādas viņiem tās emocijas ir. Absolūti vienādi. Ja? Tā kā stāsts ir par to, ka tu pierodi. Ja tu tagad sāc braukt ar tādu ļoti komfortablu mašīnu, skaidrs, ka tas ir forši. Ja? Un ir viena dimensija, kur ir visi drošības jautājumi. Es neesmu tāds, kurš saka, noteikti jābrauc vecām mašīnām. Jo es saprotu, ka jaunajiem auto ir viena ļoti svarīga šī īpašība kopa, vai ne, ka tur ir iestrādāta šīs drošības sistēmas. Un tie, kas saka, ka autovadītājs ir pārāks par drošības sistēmā, tie neko nesaprot. Ja? Vidēji ņemot skaidrs, ka drošības sistēmas padara tavu braukšanu daudz drošāku, un ja tev ir svarīgi savu kuslā dzīvību, tad tomēr labāk ir tādu auto izvēlēties. Es saprotu, ka tur ir bišķīt novirz no šī domāšanas veida, ka es saku, es braucu ar tādu mašīnu, tā kā es braucu, bet man ir bišķi citi argumenti, kur varbūt nav pareizi. Ja? Nevajag vienmēr klausīties tajā, ko es saku. Tas, ko tu minēji, tas ir ārkārtīgi svarīgs punkts. Man arī tāda teorija ir par tiem, bieži vien mūsu politikā tie lozungi, ka reku mums tur statistika uzlabojās un tur ceļi paliek drusciņi vismaz drošāk. Un tur tā. Un man bieži vien ir tas jautājums, saku, cik no tā viss izglāb tieši šīs modernās tehnoloģijas. Ja, jo tās arī iet uz augšu, un tās negribot velk to drošības līmeni tomēr uz priekšu. Tas autoparks atjaunojās, un tās elektronikas sistēmas un visas tās drošības sistēmas, viņas tomēr ir aizvien vairāk tajās mašīnās iekšā. Un
Tas gribot, negribot, vienkārši pat neko nedarot. Bet tas fiziki neatceļ. Tas neatceļ Par to, nekādā veidā Norvēģiem bija pētījums, vai ne, ka tie, kur pārvērtē to drošības sistēmu nozīmību, ka viņi arī tomēr iebrauc kaut kādā jaunā riska zonā, vai ne, ka domājam, to kaut anti-izslīdēšanas sistēmu man ziemā izglābs un es varu braukt pilnīgi nesaprātīgi. Reku man bija 3. bloks - fizika nepiedod. Tā kā tu pieķēries, mēs īstenībā ļoti maigi ejam cauri visam šitam te, kas man te ir sarūpēts, un varbūt ne tādā secībā, kā bija, kas ir Tu nezināji, ka psiholoģijas profesoriem ir rengena redze, vai ne? Es atvainojos, jā. Laikam šito es pierakstīšu. Uzvedamies kārtīgi, lai viņš nevar uzreiz nolasīt, kas mēs par tipiem esam. Bet īstenībā es domāju, ka viņš jau ir nolasījis. Kamēr mēs aizējām līdz tai fizikai, kaut kad sen apakaļ, es piedalījos līdzīgā diskusijā, un tur bija pētījums, kuru automašīnu vadītāji tad ir arī ir tie agresīvie. Tur bija ņemt vērā statistika no avārijām. Ja? Un tad, kad tās avārijas ir notikušas, tad kaut kādas secinājumi tika izdarīti, ka lūk, šie bija agresīvie braucēji, tāpēc tās avārijas notika. Un tika paņemts, mēs visi atgāžamies krēslā, ko jūs mums tērējat laiku. Protams, tie ir melnie BMW vadītāji. Izrādās, baltie busiņi, darba busiņi, esot visagresīvākie. Un tad es sāku viņiem pievērst uzmanību. Bet tur ir divas lietas. Tas nenozīmē, ka tie cilvēki pie stūres ir būtiski agresīvāki. Es nezinu, vai tur bija ņemts vērā pirmkārt to balto busiņu proporciju. Skaidrs, ka tas ir parastais transporta veids, kur pērk, tāpēc, ka vienkārši baltā krāsā ir lētāk. Kāpēc ir maksāt? Uz sāniem tur var visu ko uzrakstīt. Tas ir vienkārši darba instruments. Otra lieta, ka viņi nepārtraukti ir kustībā. Un tā varbūtība sataisīt ziepes ir līdz ar to daudz lielāka. Un šādos pētījumos, un plus vēl klāt nāk tas, ka viņiem ir ļoti saspringts grafiks, plus, ka viņi nogurst. Kavē. Tad viņi sabar. Tie var būt attaisnojami, un droši vien, ka ir dažādas organizācijas, kur dažādā pakāpē šis tiek pieļauts, vai ne? Tur numur 1, vai tur vispār ir spiediens, ka tev ir dienā tur jāapkalpo 17 vietas, vai varbūt pietiek ar 12, un summā tu iegūst varbūt vairāk, vai ne? Otrs, kā vispār pieskata, ir šīs šie uzņēmumi, kur rakstīts aizmugurē. Ja es braucu struntīgi, tad te ir telefona numurs, vai ne? Brocēni, man liekas, pirmie. Brocēni bija ļoti labi. Un ir vēl, viņi jau vairs nav vienīgie. Tagad daudziem ir rakstīts, kā es braucu, un tad telefona numuri. Tieši tā. Un tas ļoti labi disciplinē, vai ne? Un īpaši tie vēl, ja es redzu, ka ir šīs apkrāsotās, trafarētās mašīnas ar kaut kādiem uzņēmumu logo, un viņi brauc kā lubraki, es domāju, kas tur notiek tajā uzņēmumā, vai ne? Tas ir mans jautājums ar vienmēr, jā. Man vienmēr ir jautājums, vai es vispār kaut ko no viņiem gribētu pirkt, vai kaut kādu pakalpojumu iegādāties, vai ne? Ja viņu autovadītāji šādi uzvedas, tad varbūt man arī gribēs vienkārši apčakarēt, vai ne? Es tur aizdojuši, man tā, Kur nauda, vai ne? Ko atvilcies, vai ne? Tā, viss tur ātri. Viss tā nedomā, bet es īstenībā domāju, ka varbūt ka viens no risinājumiem ir, ja tu esi kaut reizi pieķerts, nevis reibumā, tas skaidrs slikti, tas viss ir ļoti slikti, bet būt, ka tu esi agresīvi vadījis automašīnu, ka tev arī uzraksta, uzlīmē aizmugurē. Tā kādreiz bija tas Krievu laikā. Dzērāja numuriņš. Mēs īstenībā esam motormuzejā. Liels paldies motormuzejam par telpām, par iespēju šeit būt. Un te pie stāfeles, ja jūs paskatīsiet aiz skadra, diemžēl skatītāji to neredzēs vai klausītāji, bet tur ir tāds numuriņš, kur ir ar burtiņš, Krievu burtiņš P39, 55 LT. Tas bija par Pjaņica. Un tas bija viens, īstenībā, tas ir absurdi. Mēs to pirms raidījuma gatavojām šo te jautājumu. Bet īstenībā tas ir absurdi, jo es to nesaprotu. Teorētiski tas cilvēks, kura mašīnai tiek uzlikt šāds numurs, vairāk nevarēja braukt. Tad kāpēc būtu jācieš citam? Vai viņš tiešām nevarēja braukt? Nē, viņš nevarēja. Nē, tas ir jāpārbauda. Man šķiet, ka varēja braukt kā reiz, kad tevi tā kā kaunināja, bet braukt tu varēji. Jā, nebija tik skarbi, nebija. Es nepretendēju uz taisnību, bet katrā ziņā es atceros to mums tur laukos. Bija daži tādi, kam bija, un tad pilnīgi, arī bērni pirkstu rādīja, reku Pjaņicā aizbrauc, un tā.
mūsdienu pasaulē neiedomājam laikam šādu risinājumu. Mēs tagad dzīvojam citā pasaulē, kad šādi kauninājumi laikam vienkārši nav iespējami. Bet patiesībā no sabiedrības viedokļa vai no efektivitātes viedokļa es pieļauju, ka tas varētu kaut kādā veidā strādāt. Bet te gribu es tīri tavu profesionālu skatījumu. Iespējams jau, ka tas ir savādāk. Ja mēs izslēdzam to, ka sāktu kviekt un cilvēktiesībām, bet teiksim, vai tas palīdzētu? Es domāju, ka tur varētu būt arī uz otru pusi. Ja redz, man ir attaisnojums, vai ne, un ja es vispār ar tādu auto braucu, vai ne, nu, tad tas apmēram tā, viens vārdā nesaukšu, pazīstams ārsts, kurš jaunībā bija bijis psihiatrs, viņš vienkārši vienam čomam bija uzrakstījis tādu izziņu, nu, tur kopā aliņu iedzerot, ka šis cilvēks tāds un tāds ir galīgi traks un uzspiedz zīmogu, vai ne, tur psihiatrs tāds un tāds. Nu, un tagad viņš šoms brauc, iespējams arī pie Urmos šosē, cik es pareizi atceros, viņu aptur, viņš tur kaut ko pārkāps ātrumu, viņš saka, nu, ziniet, un viņš parāda to zīmīti. Tā, šis ir galīgi traks, brauciet. Tas uz to vilktu, ja, ka man ir kaut kāda indulgence, ka es varu uzvesties. Es domāju, tas no tās puses arī varētu būt. Es nezinu. Nu, kaut kādā daļā tas varētu nostrādāt vienkārši kā tādu preventīvu lietu. Es negribu, ka uz manu auto kaut kas tāds būtu, bet tas strādā uz apzinīgajiem, vai ne? Man ir grūti iedomāties, tu, ko Baiba saka, jā, tur demokrātiskā sabiedrībā, ka kaut kas tāds varētu būt. Tas ir absolūti izslēgts, tas ir viss pagājis. Sots ir svarīgs, sots strādā, ja viņš ir ar lielu varbūtību. Sagaidāms, nav tik svarīgs tas soda lielums, kā tā varbūtība, ka viņš būs. Tas, protams, ir daudz svarīgāk, ja, nekā tagad visiem teikt, ka man tas ir bijis. Ja, nu, ka man tagad ir jānēsā tā kauna zīme vai, ne, vai tas kauna dēls kaut kāds. Ja. Jo gal galā, ja tas sots ir nostrādājis, nu, tad viss, tad es esmu savu vainu izpircis. Ja, un kāpēc man vēl kaut kas būtu jāturpina ciest? Tas ir taisnība. Savā apdrošinātāja praksē mēs bieži sastopamies ar situācijām, kad agresīvas braukšanas rezultātā notiek avārija un vainīgais negrib atzīt savu vainu. Un, ir pretrunīgas liecības no abiem ceļu satiksmes dalībniekiem, kā rezultātā mēs nevaram pieņemt viennozīmīgu lēmumu, un tādos gadījumos atlīdzība tiek dalīta uz pusēm. Puse vienai cietušai pusē un puse otrai cietušai pusē. Un tādos gadījumos, lai panāktu taisnīgu un pareizu atlīdzības saņemšanu tieši cietušai personai, ļoti noder, ja ir automašīna aprīkota ar video reģistrātoru. Tādā gadījumā negadījums ir nofilmēts, tas ir redzams, un apdrošinātājiem tas būtiski atvieglo lēmumu pieņemšanu, jo acīm redzami varam redzēt, kā ir noticis negadījums, un arī cietušais var saņemt pilnu apdrošināšanas atlīdzību. Tā kā šo mēs noteikti ļoti iesakam, aprīkojiet automašīnas, jūtaties drošāk uz ceļa un vienmēr arī saņemsiet strīdīgās situācijās taisnīgu atlīdzību. Aicinām veidot kopīgi drošu satiksmi un atceramies arī pateikt paldies par katru laipno manevru, kur kāds mūs ir palaidis vai ļaus pārkārtoties, un noteikti pasakam paldies. Mēs īstenībā ļoti karsti un forši diskutējam. Man ļoti patīk. Es ik pa laikam ieskatos, gandrīz vai. Īstenībā man ir daži jautājumi, kas no šejienes man tomēr ir jāuzdod, jo mēs esam iztirzājuši to jautājumu diezgan plaši un dažādi, bet ir vēl šāds tāds, piemēram, mēs ar tevi to esam runājuši, ar Baibu mēs to neesam pļāpājuši, bet ir šis te nosacītais metāla kapsulas efekts. Ja, mēs runājam par to, ka cilvēks iekāp automašīnā, viņš jūtās aizsargātāks, un tāpēc viņš no tās tribīnas, kurā viņš tagad ir, pie stūres, ka viņš tagad var būt pārāks, vai vienalga, vai tā būtu tāda vai citāda mašīna. Mēs esam ar Ivaru par to daudz runājuši. Man liekas, ka bija, kad motociklists, tu tomēr vismaz to siluetu redzi, un tu tā kā identificē to objektu tā kā ar personu, bet automašīna ir automašīna. Tā kā tev, no tā viedokļa varbūt pastāst, vai, kā ir, piemēram, ja visi Rīgā brauktu ar kabrioletiem, ar nolaistiem jumtiem. Saprat domu, jā? Tad tie ir kaut kādi viņu
Viņi ir kaut kādā statusā, viņi ir augstāki. Ja? Ne par to. Par to, ka tu redzi cilvēku fiziski identificējams. Ka cilvēks zina, ka viņu var pazīt. Tas iet roku rokā ar to, ko mēs runājam par Ziemeļvalstīm, vai ne? Ka cilvēki viens otru tā kā pieskata. Ja? Un, man šķiet, ka Ziemeļvalstīs ārkārtīgi svarīgi ir tas, ka kāds mani var redzēt, ka es braucu kā lubraks. Man visu laiku kaut kur uzmanības perifērijā tas ir. Un savā ziņā tas ir pārbaudīts. Kalifornijā bija pētījums, vai ne, kas notiek, ja tagad salīdzina labā laikā kabrioletus, kuriem ir jumti nolaisti un pacelti, ja? Un ar daudz lielāku varbūtību kaut kādu agresijas šo te uzvedību varēja sagaidīt no tiem autovadītājiem, kuriem tas jumts bija virsū uzlikts, pacelts, ja? Nekā no tiem, kam nolaists. Jo tajā brīdī, kad nolaiž to jumtu, tevi var redzēt. Tas ir līdzīgi tā kā ar internetu komentāriem. Līdz ko tieši tā. Ja viņš ir anonīms, viņš raksta tādas tucības, kādas viņš mūžā tev acīs nekad nevarētu pateikt. Tajā brīdī, kad tu ar viņu sāc sarunāties, es retu reizi to daru. Bet, tad viņš sāk tā kā atkāpties no tiem saviem vārdiem. Tas ir līdzīgi. Tas ir līdzīgi, jā. Un jau vairāk var identificēt, jo mazāk varbūtība kaut kas tāds būs. Bet vēl tev bija baigi interesants jautājums. Man par to gribās vēl drusku pastāstīt. Par fiziku tev bija, tu prasīs kaut ko? Jā. Tu vari pastāstīt uzreiz, jā. Par fiziku ir tā, ka man savulaik bija viens students, un viņi baigi foršos datus savāca par, man šeit maģistra darbam, par to, kā cilvēki saprot vienkārši fizikas likumus. To sauc par naivās fizikas uzdevumiem. Tur, teiksim, dod tāds uzdevums. Tagad iedomājies, ka tev ir tādā metāla stīgā piesiet lodi, un tu viņu griez ap galvu. Un tagad tā stīga pārtrūkst, kur tā loda aizlidos, vai viņi turpinās griezties pa riņķi, vai viņi aizies tā kā pa pieskaru, kā ir pareizi fizikā. Tāda veida uzdevuma, vai, teiksim, iedomājieties, ka tagad lidmašīna lido un tiek izmesta aviobumba, kur viņi nokritīs tā kā pļekš uzreiz tajā pašā vietā, vai ar tādu skaistu līku trajektoriju kritīs, vai vienkārši tā slīpi tā nokritīs. Tur tāds uzdevuma kopums, tur kāds 6-7 tādu uzdevumu, un tos dod risināt. Un no otras puses tika prasīts, cik neiedzīgi braucam acīti. Tur riskanti, agresīvi, lielā mērā tas, ko mēs šodien runājam. Un kas sanāca? Ka tie, kuri sliktāk risina tos naivās fizikas uzdevumus, viņiem ir sliktāks šis te intuitīvais priekšstats par to, kā fizikālā pasaule ir iekārtot, viņi ar lielāku varbūtību dara bezjēdzīgas lietas. Vai ne? Tā kā bērni mācieties fiziku. Ja? Šeit ir tas arī jāpasaka. Ja? Teiksim, fizikas zināšanas netiešā veidā var būt saistīts ar to, kas notiek uz ceļiem. Ja? Tā kā uzlabojot. Tur ir ne tikai fizika, es domāju, arī veselības mācība. Tā kā atpazīt agresīvu cilvēku tā skaitā. Bet fizika, vispār, tā parasti cilvēkiem tā kuslā dzīvība, viņi ir daudz maz vērtība, vai negrib tur nonākt slimnīcā vai nekur. Ja? Bet te es atceros vienu atgadījumu no savas dzīves, kur man nebija tā agresīvā braukšana. Es uzskatu, ka tā nebija agresīvā braukšana, tāpēc, ka es biju ļoti neadekvāti tajā brīdī. Es raudāju pie stūres. Reizēm gadās. Ļoti reti, bet gadās. Un es nezinu, kā to bija pamanījuši ceļu policisti. Viņi kādu laiku man sekoja īstenībā. Tad viņi man apstādināja un neļauj braukt tālāk. Un tad es turpināju raudāt. Bet viņi teica, Baiba, mums būs liels kultūras zaudējums, ja jūs tagad šitā brauksiet. Viņi vispār bija ļoti smalkjūtīgi. Viņi neteica neko. Un tad iekāpa viens manā mašīnā, un viņš kaut kā man pierunāja nosēsties viņam blakus, un viņš man aizved līdz mājām. Cik klausā. Un te ir stāsts par to, ka kaut kā tā gadījās, ka viņi man ieraudzīja pie stūras. Laikam kaut kādā krustojumā mēs tur apstājāmies pie sarkanā un tā. Viņi redzēja, ka es pie stūras esmu neadekvāti, ka tā nedrīkst darīt. Un ja kāds redz, piemēram, ārkārtīgi bedīgu cilvēku pie stūras, varbūt, toreiz tas bija ļoti tā. Es vēl tagad ar ļoti siltām jūtām atceros to visu pasākumu. Bet varbūt, ka mums kaut kā līdzīgi ar agresīvajiem darīt. Brāc, malā, parunāsimies. Tur jau būs jākaujās. Tas ir... Aiziet, uzkaujamies tepat maliņā, nevis uz ceļu. Es nezinu. Īstenībā
Jo gan tāds ārkārtīgi sabēdājies cilvēks, gan agresīvs cilvēks, viņi abi divi nav derīgi tai plūsmai. Jā, nu tas jau ir kādā... Pārliek priecīgs arī nav labs. Kādā garstāvoklī mēs sežam. Kāpēc? Jā, ļoti nekritiski skatās uz pasauli un ļoti pārvērtē to, ko pats var izdarīt. Jā, bet ar fiziku, atgriežoties pie fizikas, es tev pilnībā piekrītu, jo man šķiet, ka liela daļa no negadījumiem, kas notiek, ir tieši tāpēc, ka fizika vienkārši cilvēki nesaprot. Kas ir, piemēram, skaidrs, ka tu nevari, tev vajadzētu arī tā praktiskā puse fizikai, jo, ja tu neesi nekad vadījis automobili, nekad neesi mēģinājis, piemēram, nobremzēt uz ledus, tad tu kā kājām gājējis, visdrīzākais nevar paredzēt, cik ir tas bremzēšanas ceļš, apstāšanās, tā distancē automobilim, tad, kad tu tagad raus pārtē, gāja pārējai vai kaut kā tam līdzīgi. Bet atgriežoties pie agresīvās braukšanas un fizikas, starp citu, arī ir tas, ka tā kā es to redzu satiksmē, teiksim, es esmu diezgan daudz pavadījis laika trasē, braucis ar dažādiem sporta automobiļiem un strādājis pie šīm visām fizikām tādā varbūt padziļinātākā veidā, jo mēs tur visu iespējamo lietu ņemam vērā. Ja? Un tad es braucu satiksmē un redzu to ātrumu pret to līkumu, pret to satiksmes intensitāti, pret to visu tālāko infrastruktūru, kas ir priekšā, kas var izmainīt kaut kādas lietas. Un es vienmēr sev uzdodu jautājumu, vai tie cilvēki, kas tā kā agresīvi un ātri brauc, vai viņi tiks galā ar kaut ko, kad tikko kā tas kārš un amiņš, ko viņi paredzējuši, būs sabrucis. Ja? Jo viņi droši vien netiek galā, viņiem vienkārši paveicas. Precīzi. Es domāju, ka lielākoties ir tieši veiksmes jautājums, nevis tas, jo arī tā agresīvā braukšana, mēs, protams, varam atkal atgriezties kaut kā viena no agresīvām braukšanas veidiem ir, protams, šīs apdzīšanas manevri. Ja? Man te ir tāda forša tabuliņa, kur bija sarakstīts tādas biežākās, kas ir, ja, pārgalvīga apdzīšana bija 75% par agresīvo, ja? Par agresīvas rīcības veidu pie stūres. Un tad, kad ir šī agresīvā apdzīšana, kur bieži vien, kas lielākā problēma ir tieši, kad ir ātrgaitas ceļi, jo tur ir lielāka fizika iekļaut tajā, ja mašīnas vien pret otru apstājās. Ja? Un tu redzi, ka tas apdzīšanas manevrs nav paredzēts to pabeigt veiksmīgi, bet paredzēts ar to, ka pretīm braucošais panāks drusciņu malā. Jo taču viņš piekāpsies, ja, tā kā. Es vienmēr sev uzdodu jautājumu, zinot to, cik daudz mūsu autovadītāji lieto telefonu pie stūres, kāda ir varbūtība paļauties uz to, ka tas pretī braucošais tevi ieraudzīs. Sāksim ar to. Ir ceļš uz kaut kāds vientuļš šosejs, jā. Tā kā tā fizika un nākamais, ja tev vajadzēs raudz vienu uz otru pusi, kāds būs tās tavs spējas to automobīlu savaldīt, vai ne? Tā kā fizika te ir pilnīgi noteikti viena no lietām, bet kāpēc Ivars pirmkārtām arī ir šeit, bija tieši tāpēc, ka es, piemēram, uzskatu, ka agresīva braukšana pirmkārt, viennozīmīgi nāk no galvas. Respektīvi, tu nepamosties no rīta ar domu, šodien es būšu agresīvs šofers. Tā parasti nenotiek. Ja? Šodien ir tā diena, kas ir liela, varbūt beigšu slimnīcā vai varbūt nekur. Vai ne? Tā ir tāda. Bet sastrīdēties ar mājiniekiem pirms sēsties pie stūres arī nav prātīga lieta. Nav tāpēc, teiksim otrādāk, ja tu esi sastrīdējies, nesēdies pie stūres. Jā. Precīzi. Tas ir tas psihoemocionālais stāvoklis, ja, kurā vēl viena, mēs atgriežamies pašā sākumā, jo es uzskatu, ka tie, kas agresīvi uzvedās uz ceļu, viņi novadējās, viņi ir uzvilkti citu iemeslu dēļ. Jā. Var arī situāciju izraisīt. Viens lubraks kaut ko izdara un otrs pavalkās. Uz satiksmē? Jā. Arī tā. Protams. Bet būtībā, ja kāds kaut kādu muļķību izdara, es uzreiz neesmu agresīvi. Vismaz es par sevi zinu. Tu esi viens no retajiem eksemplāriem. Labi, es tā kā mēģināju izskatīties labāk. Piedodiet. Tā arī ir? Piedodiet. Tu esi viens no labajiem eksemplāriem. Par to jau ir stāsts. Bet man parasti jau liekas, uzvalkās. Man ir bijis tā, ka arī viens no pēdējiem gadījumiem, ko es atceros pirms pāris mēnešiem, ka man... Un tas bija tas sievietes gadījums. Nē, es patiešām izdarīju, es biju aizmirsis ieslēgt pagriezienu. Es parasti ieslēdzu, es mainīju joslas.
Un kā viņa uzvilkās, jā, ko. Bet es pagāju tā, es ne tā. Tad viņš šeit nomierinājās. Jā, nu tā. Šis ir kompliments tādā ziņā. Labs piemērs. Jā, Es pavisam ātri izstāstīšu vienu tādu stāstu. Mēģināju pie vienas izstāžas halles noparkoties. Viss baigi pilns. Un man priekšā automašīna, var redzēt, ka nespēja pieņemt lēmumu, kur, ko, kā. Un es pie sevis, tas bija kaut kāda liela sana laika apakaļ. Vienkārši es atceros to kā labo piemēru. Ne no savas puses, bet no situācijas puses. Un es tur dusmīgs, un tur iekšā jau vāros, kas ir, ko kā, zin kā. Un es tagad, tā kā sanāca, ka tā mašīna, viņa bija pretī brauca laikam vai kaut kā tā. Un mēs tā kā apstājamies ar logiem. Un tur tāds, var redzēt, ka cilvēks no provinces, ārkārtīgi labu tādu sirdi, patīkam, pozitīvu lādēt cilvēku. Viņš saka, es no laukiem, man ļoti te tā grūti saprast, kas jums te notiek. Zin kā, un tajā brīdī tu sajūties tāds, kā tu pat mīli to vārdu lubraks. Ja? Par ko tieši tu tajā brīdī cepies? Ko tu dusmojies? Vai tu tiešām zini, kas ir tas iemesls tai otrai automašīnai? Bet, zini, es līdzīgi cenšos domāt, es tagad sev slavēšu, vai ne? Jā, ja kāds man tagad Rīgā kaut kur velks pa priekšu, un es domāju, kur tā velkās? Johaidī. Bet saprot, ja es šeit braucu vismaz reizi nedēļā, es taču visu zinu. Kur jābrauc, kur būs kāds līkums, kur kas. Bet, ja cilvēks ir atbraucis kaut vai no Pārdaugavas Juglā vai no Juglas Pārdaugavā, tu taču vari nezināt, un tev jāskatās, vai ne? Un tu nevari sagaidīt, ka tur, kur tu vari braukt uz 50, ka viņš arī tā brauks, vai ne? Iemet sevi ārzemēs. Kādās ārzemēs? Latvijas pilsētā citādi. Jā. Iedomājies sev Valmierā. Vai vēl labāk Kuldīgā, kur neko nevar saprast. Tur vispār neko. Tur tā līdz. Sāksim ar citām Latvijas pilsētām. Jā, ok. Mēs esam nonākuši patiesībā pie kaut kāda tāda vēl viena, jāsaka, laikam beidzamā jautājuma. Es gribētu no jums abiem dzirdēt par to ceļapziņu, tā kā mums šis raidījums saucās ceļapziņa, tad es gribētu varbūt ieteikums no jums abiem par to, kā no es tikt līdz mēs vai kā mazināt agresiju uz mūsu ceļiem. Vai viņi varbūt ar tev sāksim? Es braucu pa Latviju diezgan daudz. Ja man tā darba specifika atļauj to darīt. Gan ziemā, gan vasarā. Es redzu, ka Latvija lēnām, ļoti lēnām, bet tomēr ceļās no tiem ceļiem un iztaisno to muguru. Un man gribās cerēt, ka tas notiek visās jomās. Man tiešām gribas cerēt, jo tāpēc, kad es redzu, kā izskatās, piemēram, māju pagalmi. Ar katru gadu tur pazūd tās vecās mašīnas, kurām aug cauri eglis un tur parādās puķu dobas tajā vietā. Tas nozīmē, ka cilvēki ceļo pa pasauli, redz un ņem to labo piemēru. Un tas bardaks lēnām, bet pazūd. Es ļoti ceru, ka cilvēki ceļo un vēro tos labos piemērus un grib, lai pie mums ir tāpat. Es kaut kā ļoti uz to paļaujos. Kad lēnām, bet tomēr mēs kā sabiedrība kļūstam labāk. Neskatoties to, ka mums pat labāk ir frīku laiks un populistu laiks, un kad, valdībā ir tādi ķēmi, kādi sen nav redzēti. Tiešām, liekas, nepārvelti to cirku, lai likvidēja ar tiem dzīvniekiem. Būtu visiem, kur likties, bet sabiedrība kā tāda, man liekas, ka mēs tomēr kļūstam labāk. Es nezinu. Var jau būt, ka kampaņas arī palīdz. Varbūt mums vajag sasēsties kopā un izdomāt kaut kādus asprātīgus klipus un lielu kampaņu uztaisīt. Reizēm veiksmīgas kampaņas kaut kā modina sabiedrību. Man liekas, tajā virzienā. Vismaz apzinīgās. Viss tā pasīvi gaidīt. Pēc 10, 20 gadiem būs labāk, bet varbūt arī palīdzēt ar kampaņām. Tas tāds komplekss pasākums. Vajag skaidrot, cik daudz ir satiksmes negadījumu, cik daudz aiziet cilvēku bojā tikai tāpēc, ka cilvēks bijis agresīvs. Un tā tālāk un tā joprojām. Tur visam kopā jābūt. Bet vispār kopumā cilvēki ceļojiet, vērojiet labos piemērus. Nevis no Indijas ņemiet piemēru vai no Tunisijas, kur jums negāja labi. Bet tieši Skandināvijas. Beidzās jau labi. Skandināvija tieši tāpat ir Dānija vai kas. Es domāju, ka tādu
vairāku darbību kompleksu varētu mūs veidot kā labu sabiedrību. Es domāju, ka var arī būt tāds mentālais ceļojums. Jā. Gluži tā kā Indijas stilā, vai ne? Bet tas, ko es domāju, padomāt, ko tas vai tā, ar kuru man šeit ir tāda konflikta situācija uz ceļa. Un tas otrs varbūt nemaz nav tajā brīdī agresīvs savu uzvedībā, bet vienkārši var kaitināt, ka viņš velkās. Padomāt no viņa vai viņas pozīcijām, kas tur īsti notiek. Ja, jo tas, ko es jau te pāris reizes teicu, ceļu satiksme ir koordinēta savstarpēji miedarbība. Ideālā gadījumā tā ir koordinēta. Ja? Ka man nav tā sajūta, ka es tagad esmu viens vai ne, ka es braucu pa pļāvu ar mazu traktoriņu vai ne, un līdz ar to man jārēķinās tikai ar sevi. Jā, padomāt, kā tas izskatās no citas skatu punkta. Ja man tagad gribās tur aptaurēt vai agresīvi apdzīt, tad padomā, bet kā es tagad izskatos no to puses, kur es tagad apdzenu un kuram es tur pīpinu. Jā? Droši vien domā, ka es esmu galīgi muļķis. Jā? Droši vien, ka es arī uzvedos kā muļķis. Jā? Kaut kādas šitādas lietas. Un tās ir iemācāmas lietas. Jā? Tās ir prasmes. Jā? Iespējams, ka arī autoskolās tā skaitā. Cik es saprotu, jūs jau to mācat bišķīt padomāt no citu pozīcijām, no citu skatu punktu, vai ne? Tur arī ir ļoti tieši saistība, tas, ko mūsu pētījumi rāda, vai ne? Ka tie autovadītāji, kuri no dabas to dara labāk, vai kuriem kāds to ir iemācījis darīt, ka viņi ar mazāku varbūtību iekļūt ceļojumus negadījumā, un gal galā arī finansiālais aspekts ir svarīgs, viņi retāk maksā soda naudas, vai ne? Tā kā ir vērts. Jā, tad šīs te pirmās svarīgās un kolosālās epizodes nobeigumā es gribu pateikties jums, kā atnācāt un atradāt laiku. Man bija ļoti, ļoti interesanta saruna. To, ko es no sevis gribētu pateikt, ka skudru pūznī sastrēgumu gandrīz nekad nav. Tas ir jāņem vērā. Ja padomā, kā skudras savā starpā iedarbojas un satiksme, tomēr mums ir visiem viena. Un, lai mēs cik būtu dažādi un lai kas mums būtu dažāds darāms, satiksmē mums jāpiedalās ir vienā un tajā pašā, tāpēc cienīt vienam otru. Un varbūt uzvesties drusciņi labāk nekā tas cilvēks, kas tev blakā, un tas jau būs labi. Ar to arī laikam mēs noslēdzam pirmo epizodi un tiekamies nākamajos raidījumos. Čau! Tā.